Sveiciens visiem no Organic Shop Latvija. Šodien mēs parunāsim par tādu lietu kā smēķēšanas atkarība. Vakar es stāstīju par alkoholu, šodien pastāstīšu par smēķēšanu. Kā tad notiek smēķēšanas atmešana? Viss ir ļoti vienkārši. Sākam mēs lietot sarkanās mušmeres tinktūru, pēc tam pārējām uz kapsulām. Vēlreiz atgriezīsimies atpakaļ. Kāpēc tieši tinktūra? Tāpēc, kad ar tinktūru mēs iesākam, lai pierinātu mūsu organismu. Ja mēs sāksim ar kapsulām, var pastāv tāda iespēja ne visiem, bet tikai dažiem, kad jums var sākt griezties galva, ļimt kājas un tam līdzīgas lietas, jo organisms vēl nav gatavs uzņemt sēni, teiksim, pulvera veidā vai kapsulās, vai vienkārši, ja jūs lietojat kaut tās pašas mušmeres saparītes, tas ir pilnīgi vienalga, viņš nav gatavs uzņemt sausā veidā, bet ja jūs iesākat ar tinktūru, attiecīgi organisms pierod pie sēnes lietošanas, un tā, ka jūs sākat lietot kapsulas vai attiecīgi pulveri vai vienkārši mušmeres, teiksim, sausā veidā, ka nolaužas kādi gabaliņi, jūsu organisms būs attiecīgi gatavs uzņemt sausā veidā. Tātad par tinktūru. Tinktūru lieto no 1 līdz 3 pilītēm. Citi varbūt uzdod jautājumu, bet kāpēc tad nevar lietot kapsulas? Redziet, jo kapsulās ir 0,5 grami. Viena kapsula satur 0,5 grami. Ar tinktūru ir šķidrā veidā un piliena. Jūs, teiksim, iepelinot tās 2 pilītes, 1 vai 2 pilītes, tās stiprums ir mazākā kapsulē. Līdz ar to organisms pierod pakāpeniski, jo katru dienu jūs, teiksim, sākat ar 1 pilienu, teiksim, 2 vai uzreiz sākat ar 3 pilieniem, bet labāk sākt, teiksim, ar pašu mazāko. Tas 1, 2 pilieni un skatieties, kā jūs jūtaties. Un tad varat pielikt pa pilienām klāt un aiziet līdz 3 pilieniem. Un tad atkal paiet pāris dienas, skatieties, kā jūtaties. Īpaši neko nejūtiet, pieliekat vēl pa pilienām klāt un tādā veidā jūs skatieties, pie cik pilieniem jūs jūtaties ļoti labi. Un tā paies mēnesis, jūsu organisms būs pieradis pie sēnes klātbūtnes, un jūs droši varēsiet pāriet uz kapsulām, pilnīgi bez nekādām blakus parādībām. To es jums garantēju. Un tātad, kā tad notiek tā nikotīna atmešana? Viss ļoti vienkārši. Jūs sākat lietot tinktūru katru dienu un turpiniet pīpēt tāpatās, kā to darījāt pirms tam. Pat nedomājiet par to. Turpiniet savu dzīves veidu tieši tāpat, kā jūs darījāt pirms tam. Katra, teiksim tā, jo vairāk laiks ies, ka jūs lietojat to tinktūru vai kapsulas, organisms automātiski izraisīs tādu riebumu pret cigaretēm, un tas jutīsies tādā veidā, ka jūs smēķēt, un jums nav vairs īstā gandarījuma. Jūs saprotat to, ka sākumā būs tā, kad jūs smēķēsiet, teiksim, ja jūs izsmēķējat paciņa dienā, jūs sapratīsiet to, ka jums tā paciņa pietiek ilgāk. Jūs sāksiet izsmēķēt pēc mazāk cigaretes, kamēr pienāks tāds brīdis, ka jūs vispār negribēsiet pīpēt, jo organisms vienkārši jums smadzenes nedos tādu signālu, kad jums gribās pīpēt, jo es esmu pats smēķējis un zinu, kā tas ir. Tu kaut ko pakusties, kaut ko padari, uzreiz galvā, bam, vajadzētu uzpīpēt, uzreiz domā, un uzreiz ķeries pie cigaretēm, un pilnīgi tādu vēlmi uzsit, un ka šausmīgi gribās uzpīpēt, tu uzpīpē, attiecīgi, viss tā liekas forši, un tad dari atkal tālāk. Bet tad, kad tu sāc lietot šīs mušmeres, tad tā vēlme pazūd. Pateicoties šai metodei, es arī pats personīgi beidzu lietot nikotīnu, kā gan pieredze man smēķēšanā ir diezgan liela. Es sāku smēķēt kaut kur no 19 gadiem, un attiecīgi līdz kaut kādiem 27. Tagad tas stāžs bija liels, un man tās 2 paciņas dienā izgāja stabili. Ja bija kaut kāds stresēnāka diena, pat brīžiem pat vairāk, bet 2 stabilas. Un tad, kad sāku lietot šo tinktūru un kapsulas, pēc tam man bija tā, ka man samazinājās tā vēlme pīpēt. Es vienkārši daru, un skatos, opā, jau pusdienu pagājus, es pašā neesmu uzpīpējis, kā tā? Es rāšu šokā. Un es vienalga domāju, es vienalga gribu uzpīpēt, un tā kā pīpēju, bet es beigās jūtu, ka nav tā gandarījuma, teiksim tā, ka tu smēķē. Tas gandarījums tā kaut kur ir pazudis, un tas vienkārši sapratu, kā man to vajag, attiecīgi, un vispār pārstāju lietot. Jā, bet pirmais, ko es pamanīju, ka ja man diena aizgāja 2 paciņas, tad attiecīgi es pamanīju to, ka man cigaretes pietiek ilgākam laikam. Jo tā, kā es pirms tam minēju,
Jūs turpiniet visu darīt pa vecam, un attiecīgi jūs jutīsiet, ka tās izsmēķēto cigarešu skaits samazinās. Un līdz brīdim, kad jums vispār vairs negribēsies, un tādā veidā jūs atmetat. Vispār ļoti vienkārši. Daudziem tā ir palīdzējis, tāpat tās arī tinktūra uzsvaru. Nav paredzēta tikai nikotīna smēķēšanas vai narkotisko vielu atmešanā, bet viņa vispārīgi stiprinās jūsu organismu, izvadīs no toksīniem un ļoti daudz dažādu īpašību. Par ārstnieciskiem īpašībām speciāli ir daudz video mūsu profilā, ieiet, paskatieties, tur ir detalizēti viss aprakstīts no A līdz Z, kam tieši palīdz tinktūra. Viņai ļoti, ļoti daudz pozitīvu īpašību. Vienkārši šodien mēs taisām akcentu atkal uz nikotīna atkarību, tā paplašinātāk. Ja jums interesē kāds no mūsu produktiem, droši ejiet iekšā Organic Shop profilā, izvēlieties sev tīkamo produktu, kontakta informācija atrodas zem mūsu profile,